kolēģi jau ir iezīmējuši šo jautājumu loku, kur saistās neapšaubām ar tādu robežu telpu starp jūru un starp piekrasti, kura varbūt iesniedzas kaut kur noteiktā dziļumā sauszemē, un tā pašā laikā ir arī kaut kādā nozīmē arī jūrā. Tā galvenā doma ir, varbūt šeit pētījumam ir mēģināt saprast, cik kas tā piekrasti ir un cik tad ir tāls. Faktiski jautājums ir, ja mēs runājam par kaut ko, mēs domājam noteikti jēdzieniski, tas nozīmē, ka pasakot piekrasti, mums veidojas kaut kāda noteikta asociācija ar to, ko mēs ar to domājam, kaut kādiem noteiktiem priekšstatiem. Ja mēs skatāmies šeit priekšstatiem, ir arī noteikti kaut kāda teritoriāla piesaiste, un tajā pašā laikā mēs arī domājam kaut kā konkrēti, mēģinām šo te jēdzienisko un teritoriāli bāzēto kaut kādā veidā konkretizēt. Un faktiski jau tā lielā problēma ir tā, ka tiek lietoti daudzi jēdzieni, kuri ir nenoteikti. Tas ir normāli, tā tas ir visur cilvēku domāšana kā ir, bet kas varbūt katrā gadījumā nav varbūt īsti normāli, uz ko mums jācenšas panākt, tas ir tas, lai šī nekonkrētības, nenoteiktības mazinātu tajā gadījumā, ja tas attiecas uz kaut kādām noteiktām teritorijām, kurām ir kaut kādas juridiskas sekas pēc tā. Un varbūt vēl viens aspekts, kas te ir mēģināts varbūt vērt, tas ir varbūt tāda noteikta mērķtiecīga pieeja, kur var skatīties sākot ar vērtībām, ar mērķiem, un beidzot arī ar konkrētiem instrumentiem un kādā veidā mēs nonākam līdz šo vērtību vai mērķu realizācijai kādās noteiktās teritorijās. Pretēji, varbūt papildinošu, cik tas ir akceptējams sabiedrībā, cik tas tiek pieņemts, kādā veidā mums darbojas sabiedrības praksē. Šie tie jautājumi vai tie varbūt aktuālie punkti, uz ko ir bāzēts šis pētījums. Tas praktiskais pielietojums tam visam ir pārvaldība, un šajā nozīmē arī ir katrā gadījumā jākonkretizē to, ko mēs ar to īsti saprotam, arī ar mērogu, cik šī pārvaldības jautājumi ir plaši skatāmi, vai tas ir vietēja iniciatīva, vai arī tām ir jābūt arī kaut kādā veidā saistītam ar kaut kādu noteiktu plānošanas mērogu. Tāpat pārvaldībā noteikti ir atsevišķi mērķi, kuriem tad būtu nepieciešams arī skatīties šo teritoriju. Un varbūt tas šeit nav, un tas ir turbūt turpmāk, tas ir attiecībā par pārvaldības formām un līdzekļiem, kas iespējams ir tālākas nākotnes jautājums. Varbūt sākot ar to, kas, lai saprast, ka mēģinās atbildēt uz vienkāršiem tādiem jautājumiem. Ja mēs paņemam krasta kāpu aizsargošanu, ar ko bieži vien saistā piekrasti, tāpēc, ka tas ir ļoti plaši izplatīts medijos izrunāts jēdziens. Tad, ja mēs to sadalām par sastāvdaļām, tad ir jānoskata, kas ir krasts, kas ir piekrasti, kas ir kāpas, kur ir aizsargošana un ko tā beigās sargā. Šeit ir varbūt mēģinājums tādā veidā atbildēt uz šiem te jautājumiem.
Un tā pieeja, kādā veidā tas tiek darīts, šeit bija, mēs mēģinām skatīties tiesību aktus pamatā, gan arī politikas dokumentus par tiesību aktu pamatā mēs skatījāmies aizsardzības likumu un analizējām šo te mērķu, līdzekļu, instrumentu, viedokļa. Tāpat arī tika analizēti teritorijas plānošanas dokumenti, kartes, aerofoto. Paldies Metrum par labo materiālu, par tika norādīts tālākiem plānošanas pētījumiem, kas mēģinām izmantot. Beigās šie te apsakojumi dabā un arī intervijas, konsultācijas ar ekspertiem. Ja mēs skatāmies piekrastes struktūru, mēs varam redzēt, ka tā ir pēc aizsardzības likuma tādas garas līnijas, kuras tiektas lineāri gar krastu. Katrai no viņām ir noteikti kaut kāda noteikuma, viņam ir arī uzrakstīts, kādā veidā viņus vajadzētu noteikt. Ja mēs skatāmies tā frontāli pret jūru, ja pret krastu, mēs redzam, ka tās joslas viņas nav gluži īsti taisnas, noteikti kaut kādu platumu. Tas platums ir atkarīgs no tā, kur šī te josla atrodas, vai tā ir lauku apvidos, vai tas ir apdzīvotās vietās. Un ir daži citi kritēriji, kas nosaka, kāpēc tā līnija ir tāda, kāda viņa tur ir. Kā izskatās un kā risina šo te jautājumu par aizsardzību piekrastē? Citās valstīs tie ir divi piemēri. Lietuvā un Igaunijā kāda aizsardzības likuma, mums šīs nav, un te ir Lietuvā ir viens likums, kas ir piekrastes aizsardzības likuma, bet Igaunijā tur ir vairākos likumos ir iestrādāti piekrastes aizsardzības jautājumi. Mēs redzēt arī, ka tā struktūra dažādos gadījumos ir pielietotās metodes, kā to nosaka, teiksim, kaut kādus ierobežojumus ir dažāda. Sakiet, kura tas ir? Tas ir Lietuvā? Tā pa kreisi, tā kā ir Igaunijā un tā pa labi, tā kā Lietuva. Igaunijā jūs redzēt, ka ir vairākas līnijas, kur katrs likums tur nosaka līniju un attiecīgos platumus un arī attiecīgu kaut kādus nosacījumus. No Lietuvā tur ir faktiski viena tā josla, bet viņā iekšā ir pateikts, kas tajā ietilpst, un to nosaka atkal apriņķa plānošanas procedūras rezultātā. Viens no tādiem jautājumiem, kas varbūt nav īsti skaidrs, tas ir šie metodiski jautājumi, kā noteikt šo te joslu. Un te ir varbūt salīdzināms ir starp 2000 un 2010. gadu. 2000. gadā valsts bija noteikusi šo te aizsardzības 5 km nosacītu 5 km joslu, kur te ir novilkt ar melnu krāsu. Un ar sarkanu te ir novilkt tā, kur novilkušas pašvaldības saskaņot ar valsts ceļu. Jūs redziet, ka viņas atšķiras šajā Emburas piemērā, un tur jūs varat arī redzēt, ka viena brīdi tā sarkanā krāsa beidzas, jo tā josla nav noteikta. Pēdējais komentārs ir tāds, ka visas valsts institūcijas tur ir saskaņojušas, kas ir saistošie noteikumi. Par piekrastes teritoriju. Vēl, protams, var spriest arī no tā, kādā veidā pēta un kādā veidā vispār tiek vākti dati par to. Un šeit reizē pusē varbūt nav spilgti labi redzams ir administratīvi teritoriālās vienības, kas bija pirms reformas un pēc reformas ir nākušas Latvijā, Līdvažu teleģimums piekrastes, arī piekrastes teritorija. Tādā izpratnē, ka tas ir novads, kurš plāno piekrastes attīstību. Un arī dati tiek bieži vien apkopot šādā līmenī. Tāpat laikā labajā pusē jūs redzēt arī teritorijas, kuras ir gan metruma, ļoti šaura josla, kas ir fotografēta, gan arī teritorija, kura ir
apsekota Latvijas projekta ietvaros biotopu kartējums, kas ir pelēcīgs. Katrā gadījumā tā teritorija, kas tiek saistīta ar piekrasti, ir samērā šaura un bieži vien viņa ir vai mazliet mazāk vai mazliet lielāka par krastu kāpu aizsargjostu. Dažādiem pārvaldības mērķiem piekrastes teritorijas var atšķirties. Tas varbūt tikai tāds indikatīvs piemērs. Mēs varam skatīties dažādas intereses piekrastē un mēģināt noteikt, cik tālu šīs intereses varētu sniegties vai jūrā vai arī uz sauszemes. Par metodiku runājot, arī te jūs varbūt varat redzēt vienu no piemēriem, kas ir tādā veidā biotopi atstāja ietekmi uz krasta kāpu aizsardzības noteikšanu. Varbūt tas attēls mazliet ir pārspīlēts, bet tas ir domāts speciāli ar tādu nolūku, ka mēs paņemam to, kas ir uzrakstīts tiesību aktos, un mēģinām viņu vienkārši tā brīvā veidā uzzīmēt, mums kaut kā tā sanāk. Ja paskatās, kā sanāk īstenībā, tad ir jāskatās teritorijas plānojumu, tur arī var atrast diezgan interesantus zīmējumus. Piekrastes aizsardz josla, kas ir tie 5 kilometri, ierobežotas saimnieciskās darbības zona, un viņam ir relatīvi neliela ietekme, tāpēc arī tā nozīme varbūt, ka no valsts puses vai kontrolējuši iestāžu puses varbūt arī nav tik stipri uzmanības centrā. Un, ja jūs paskatīsieties, ko sarkano līniju, kas ir tā, ko tagad nosaka pašvaldības, tad jūs redzēsiet, ka tā līnija bieži vien dažādās pašvaldībās viņas nesaiet kopā. Tas nozīmē, ka pašvaldības notiekušas par dažādiem kritērijiem, ņemot vērā kaut kādus pieņēmumus, valsts institūcijas viņus saskaņojušas, jo tas ir pietiekoši, acīm redzot, pēc kaut kādām noteiktām procedūrām. Bet vai tas ir atbilstoši, un tā vajadzētu būt, ja to skatās no valsts pārvaldes viedokļa, tas ir ļoti diskutējams jautājums. Manuprāt, tā iepriekšējā 2000. gada varbūt tā līnija vietām sakrīt, vietām viņa ir lielāka, vietām viņa mazāka. Varbūt viņa bija kaut kādā nozīmē vismaz vienotāka. Plānošana arī kaut ko saka par piekrasti, mēģinājumi vairāk bijuši plānot piekrastes teritoriju, mēģinot to zonēt, paredzot katrai zonai kaut kādus izmantošanas variantus, kur ir prioritāri. Tie ir viens no piemēriem, ko ir sagatavojis Baltijas vides fórums. Kādi ir šie secinājumi kopēji? Faktiski jautājums ir par to, ka nav īsti skaidrības ar mērķiem, ir bieži vien neadekvāti politikas instrumenti, arī regulējumi. Viens piemērs. Paņemam krastu kāpu aizsardz joslu. Ja mēs mēģinām viņu uzvilkt tur, kur kāpu nav, likums pasaka, ka aizsardz joslu ir jāuzvelk ap objektu. Ja objekta nav, tādā gadījumā tur ir pateikta likums saka arī punktā, kad ja pazūd objekts, pazūd aizsardz josla. Tādā gadījumā viss, kas ir uzvilkts tur, kur ir stāvkrasts, kur nav krasta kāpu, ir nelikumīgs. Ja kāds griežas par aprobežojumiem, tas nozīmē, ka potenciālie tiesu darbi. Pašlaik es neaicinu uz tiesu darbiem, es vienkārši mēģinu saprast, kādā veidā valsts politika no mērķiem nonāk līdz konkrētiem risinājumiem. Manā skatījumā tur ir daudz problēmu. Vēl viens, tas ir piekrastes faktiski aizsardzjos, mēs skatāmies no tāda aizsardzjos jēgas viedokļa. Faktiski tā ir plānošanas teritorija, viņa nav aizsardzjos, tā pasakā izpratnē. Jo aizsardzjos vēl nav raksturība iekšējā struktūrējuma. Ja jūs paskatīsieties un izlasīsiet aizsardzjos likumu ļoti uzmanīgi, jūs atradīsiet, ka aizsardzoslām iekšēji viņas nestruktūrētas. Pretim šī teritorija ir struktūrēta. Tad ir par piekrastes aizsardzjoslas viennozīmīgu. Faktiski var teikt, ka redzot, ka viennozīmīgi viņu nevar. Ir jāskata to saistībā ar pārvaldības mērķiem.
Un arī vēl, kas ir ļoti būtiski, ko varbūt ir vērts darīt, tas ir skatīties, kādā veidā likumu mērķi, politika tiek realizēta attiecībā uz kaut kādu piekrastes pārvaldību. Tas netiek pašlaik arī darīts, tad uzraudzības mehānismu. Šeit ir piedāvājums veidot pārvaldību uz tādu sabiedriski nozīmīgu teritoriju pieejamību, un tas ir jautājums, kā piekļūt. Kam? Piekrastei, jūrai, kāpām, ezeriem, publiskiem pasākumiem, dažādi. Tika analizēts arī kādā veidā konkrēti Karīnai būs vairāk informācijas, un šeit ir piedāvājums izvēlēts ceļi kā robežas, lai piekļūtu šīm teritorijām. Varbūt, ka laika dēļ es īpaši neizvērsīšos, bet katrā gadījumā te ir vēl būtisks jautājums ir par to, kur ir šī vieta, kādā veidā mēs varam skatīties uz to piekrasti, un pašlaik šī vieta ir tikai saistīta vairāk ar vienu likumu. Ir jābūt arī citiem pārvaldības instrumentiem, tas ir kopienas līmenī un dažādi citi varianti ir iespējami. Šeit ir piemērs tādā veidā, mēs varētu paskatīties uz piekrastes robežām, ja mēs ņemam pa pamatu to, ka tā ir pieejamība, tā ir teritorijai. Te robežas ir nosacītas. Tas secinājums ir tāds, ka faktiski noteikti konkrētu robežu, ka mums prasīs, ja jūs gribat noteikt vēl vienu aizsargu dostu. Nē, tas ir vienkārši ir kaut kāda teritorija, par ko mēs runājam, un mēs viņu ierobežojam tādā izpratnē, ka tas noteikti ir zona, tā nav konkrēti viena līnija, bet viņa ir nosacīta ar ceļiem, kas varētu būt gar piekrasti, un arī ar noteiktu apāmu un dziļumu jūrā, kas varētu arī būt saistīts ar pieejamību no jūras puses. Daži, teiksim, tādi turpmākie jautājumi. Kā panākt, lai tās teritorijas tiktu noteiktas viennozīmīgi, tas ir liels jautājums, vai vispār to vajag, un kā tas ir attiecināms uz piekrasti. Un tad mums zīmēs katram savu karti, un te ir jautājums par to kopējo karti. Turpinot kartes tēmu, ir kaut kas aizpildējis, bet šeit ir, pārējot pāri vai jūras robežai, ir sākusies plānošana arī jūrā, un te ir faktiski tas galvenais secinājums, ka pašlaik nav vērtību, kas nav definētas, nav mērķi, nav strateģisko prioritāšu, nav metodikas, ir ārzemju metodika, bet bieži vien viņai ir tāda, ka mums ir jādomā par kaut ko savu arī. Nav arī zināšana, bet toties ir valsts teritorijas, nevien arī privātās intereses, kas ir jūrā. Es vienīgi varu pateikt, ka tas pilnais pētījums būs pieejams naudā, būs pieejams arī reģionu mājaslapā. Paldies! Paldies, Armāni!